Katrs trešais Igaunijas iedzīvotājs ir citautietis. 2000 no tiem ir latvieši. Marta nogalē dažādu latviešu kultūras kopu pārstāvji rīkoja pirmo apvienoto koncertu. Uz Tallinas Rocimihļa baznīcu devāmies arī mēs, lai noskaidrotu, kā latvieši kopš savas tradīcijas Igaunijā. Man liekas, ka tā ir ļoti jauka iespēja Igaunijas igauniem un arī Igaunijas latviešiem vienkopus, vienu vietu izjust šādu lielā dabā latvietību, Latvijas mūziku. Acīm redzam ir jūtams tas, kad ir palicis lielāks latviešu skaits, kas šeit dzīvo, daudz vairāk studentu ar savām idejām un iedvesmu, kā arī tie latvieši, kas šeit ir uzturējušies ilgstoši, ir kaut kā vienlaicīgi sajūtuši ilgas pēc savas tradicionālās dzimtās kultūras. Tie, kas vāji, tie, kas nespēj vēl tautu nes, iesim kopā, lūgsim Dievu. Lielākā kultūras kopa ir Igaunijas latviešu koris Ziemeļu balsis. Janvārī koris jau nosvinēja 2. jubileju, kā dāvanu saņemdams jauno diriģenti Ievu Lavrinoviču. Tas, ko ļoti bieži negadās kolektīvos atrast, tā ir tā deksme. Un to es esmu atraduši šajā korī, jo viņi tiešām grib, un viņi var, un viņi neapstājas, un viņi tiešām iet. Un tas mans uzdevums ir viņus tikai pamudināt un pamudināt. Un tas tiešām ir tas, kas man ļoti, ļoti patīk. Es atklāti sakot, esmu pārsteigta un patīkami pārsteigta par to, ka šeit darbojas ar latviešu folkloras kopu, kas ir gan labā līmenī, tiešām daudz saucēju ar lieliskām balsīm, kas nav bieži parādība arī Latvijā, un te tomēr latvieši ir mazāk. Par latviešu kori arī priecājos, ka tomēr dzied arī tādas nopietnas darbus, kā Pētera Plakida dziesma dzīvībā, un koris var, ir tikai jāgrib un var. Un man liekas, tā bija laba iespēja tiešām gan igauniem, kas varbūt ir kaut kādā mērā saistīti latviešiem, tuvāk iepazīt mūsu kultūru. Un baznīca ir tā vieta, kur vispār gūt kaut kādu mieru. Un es domāju, tas bija tāds skaists liela lūkšana par visiem notikumiem, kas šobrīd pasaulē notiek latviešu tautē. Šodienas koncerts man ļoti patīk. Par garu es negribu teikt. Es tam nepiekrītu, maziem bērniem likās jau varbūt par garu. Pats galvenais, es uzskatu, ka tie, kas darbojas Rēvelē, viņi ir jauni, arī Ziemeļu balsis ir jauns. Tā kā es domāju, ka ir vieta un ir laiks, ka latviešu kultūra tiks tālāk popularizēta. Ir, kur pasaulē